Nu, visiem vēlreiz labvakar. Šodien mums ir pirmdiena, var teikt, sākusies atkal jauna darba nedēļa, jauna iespēja nedēļa, un šodien mūsu klubā Smart kluba ietvaros, ja, tātad latviešu valodā, gribu pastāstīt par tēmu, kā mēs varam izmantot, var teikt, šo te kalkulātoru, ja, tātad, protams, ka daudzi vēl īsti nezin, kā ar viņu rīkoties, un, teiksim, tas, kas attiecās par pašu klubu, ja, tad ir jāsaprot, kad jebkura sistēma strādā periodiski, ja, tātad faktiski, kā darbojās klubs, reizi nedēļā mēs saņemam izmaksas uz savu uzlikto depozītu, ja, tātad caur API. API tā ir, var teikt, tehnoloģija, kura dod iespējas naudu atstāt mūsu makā, ja, tātad nav šī riska faktora, kā tas ir parasti, kad mēs kādam kaut ko skaitam projām vai atdodam kādai kompānijai. Es domāju, ka ar kriptomakiem jau daudz ir pieraduši rīkoties, un praktiski man arī ļoti svarīgi bija šis te moments, ka nauda paliek manā maciņā. Kādi ir procenti? Procenti, protams, ir dažādi. Ja, tātad pagājušajā nedēļā mēs saņēmām nedēļas procents uz mūsu depozītu bija 4,5%, pirms tam tajā nedēļā bija 8%, pirms tam vēl bija kaut kur 7%, ja, tātad viss ir atkarīgs no tirgus, kā šobrīd vai nu cenas ceļās kriptovalūtai vai krītās. Es domāju, ka tuvākajos mēnešos būs diezgan strauši augums kriptovalūtām, un, protams, kas attiecās par Lukasa pieredzi, ja, tad viņam jau ir izstrādāta sava, var teikt, tehnoloģija, tehnika, kā viņš to rēķina, kā viņš to dara, ja, lai klubs strādātu plusos, ja, tātad, līdz šim kluba darbības laikā, 12. decembrī būs gads, kā klubs ir sācis darboties, nav bijuši mīnusi, ja. Tātad, faktiski, kas ir vēl jāzina, ir jāsaprot, ka pati IP adrese, ja, tātad, ko mēs saņemam depozītu uzlikšanas brīdī, tiek fiksēta un darbojās 4 mēnešus. Pēc 4 mēnešiem pilnībā viss tas, kas mums atrodās maciņā, gan uz IP, gan to, ko mēs esam likuši laika gaitā klāt, ja, tātad pilnībā atgriežās mūsu rīcībā, un vai mēs turpinam izmantot šo te iespēju vai ne, tas ir pilnīgi atkarīgs no mūsu brīvas izvēles. Ja, tātad, faktiski minimālais darbības laiks mūsu depozītam 4 mēneši. Tas ir jāsaprot, ja, tātad, ja mēs liekam depozītu, tad liekam tikai to naudu, plus mīnus, ko mēs varam atļauties, ko mēs gribam, ja, un kādā veidā tātad mēs izmantojam šo te iespēju. Tā, pāriešu tagad atradīšu pašu kalkulātoru. Jā, tātad minimālais, ko mēs varam iesākt ar kādu naudiņu klubā darboties, ir $100, ja. Kāds teiks ļoti daudz, bet, īstenībā, kas šodien ir $100, ja, ja mēs aiziesim reiz uz veikalu vai varbūt 2 reizes maksimums, ja, tātad šie te 100 eiro vai dolāri izkūst, ja. Tātad, kā mēs rēķinām periodus? Mums ir šāds instruments, saliktais procents. Un praktiski, lai mēs saprastu, šodien man arī bija jautājumi partneriem, cik tad es saņemšu pēc nedēļas, vai cik es saņemšu pēc mēneša, vai pēc 4. Jā, tātad, ko mēs ņemam? Mēs ņemam šo te savu depozītu, šī gadījumā man ir ierakstīts jau šeit 100, un attiecīgi 16 nedēļas, tie būtu šie te 4 mēneši, ja, kad mums darbojās uzliktais depozīts uz API, ja. Tātad 6% es ņemu vidējo, var ņemt mazāk, var ņemt vairāk, bet, sākot kaut kur no 4 līdz 8, kā līdz šim pieredze rāda, es domāju, tas ir tas vidējais rādītājs. Katrs, protams, pēc tam varēs patrenēties, ja, teiksim, pamainot šo te procentiņu, pamainot darbības laiku, ja, tātad, paņemsim, izrēķināsim 100 USDT uz 4 mēnešiem, vidējais procents 6. Ja, tātad, būtībā pirmā nedēļa skaidrs, $6. Un ja mēs to, ko
nopelnam nedēļas beigās atkal ieliekam, kā saka, uz IP. Tātad praktiski mēs redzam, kādā veidā veidojās šis te mūsu kapitāls. Ja? Tātad faktiski no $100 pēc 4 mēnešiem, ko mēs varam saņemt, tie ir 254. Protams, no šīs summas ir jānorēķina nost. Ja, tātad, tad, kad mēs rēķinām katru mēnesi, atskaitām Lukasam par padarīto darbu 25%, ja, tātad, respektīvi mēs šeit, ja saskaitīsim pa mēnesi kopā, pirmais mēnesis tie būs kaut kur 6,36, 6,74, 7,15, kaut kur aptuveni $26, ja. Tātad praktiski 4. nedēļā, kad mēnesis tuvojās noslēgumam, mēs norēķinām nost no šīs te mūsu peļņas 25%, ja. Bet jebkurā gadījumā, ja mēs turpinam atkal audzēt klāt, ja, tātad, šeit es domāju, kad jūs redziet, ka būtībā mūsu depozīts, ko mēs ieliekam uz 4 mēnešiem, reāli dubultojās. Kādas vēl ir iespējas? Ja, kādas ir iespējas, tātad, reāli ir tādas situācijas, kad cilvēks saka, zini, labi, es ienākšu ar 100, ja, bet es pēc tam gribu likt klāt. Protams, to arī var darīt. Parēķināsim, piemēram, ja mēs mēnesī vēl liekam klāt 100, atkal jaunu svaigu naudiņu pludinam iekšā savā makā un liekam uz API. Parēķināsim, ja mēs paņemam $100 izdalām uz 4, ja, tātad tie būtu $25 plus vēl klāt katram tātad periodam. Un attiecīgi atkal spiežam sarēķināt. Ja? Tātad, ja mēs liekam klāt vidēji mēnesī kaut kur 100 attiecīgi šos te dolārus, ja? Tātad jūs redziet, kā mainās šie te cipari. Ja? Bet, protams, jārēķinās ar to, ka 25% mums aiziet trēderim, aiziet Lukasam, ja? Tātad par padarīto darbu. Tagad parēķināsim gadā, mums ir 52 periodi, ja? Tātad pamainīsim šos te periodus, paņemsim laika periodu gads, es paņemšu no šos te 25 varbūt, vienkārši gada laikā, ko mums dod mūsu $100, kurus mēs patstāvīgi, var teikt, atkal nopelnīto papildinam un vienkārši audzējam sev kapitālu, tātad izrēķināt. Tātad jūs redziet, ka, būtībā gada laikā, ja, 2000, varbūt bišķīt mazāk, ja, tā kā nāk no šie te ikmēneša 25%, ja, bet vienalga es uzskatu, ka, ja mēs paņemsim mūsu $100, kas guļ kaut kur bankā, ja, tā tad krājkasē, tas nozīmē to, ka, tur nauda diez vai mums nāks klāt, ja. Tagad tie, kas jau, var teikt, ir sapratuši, kā darbojās sistēma, ja, tie, kas ir drosmīgāki, ja mēs, piemēram, ienākam ar $1000, ja, paņemsim šo te periodu, gads uz depozīts mums ir 1000 un izrēķināsim, ja, tātad, kas notiek gada laikā ar mūsu $1000. Tātad mēs redzam, ka gada laikā mūsu $1000 ir izauguši jau, var teikt, izauguši līdz 20 000, ja, tātad, faktiski jūs jūtat šo te starpību. Un, ja mēs paņemsim tagad, piemēram, ilgtermiņā, tā kā mums klubs tiešām dod šo iespēju likt investīcijas ilgtermiņā, ja, tātad paņemsim, piemēram, periods 3 gadi, ja, tātad 52 reiz 3, tie būs 156 periodi. Un tagad paskatāmies, kas notiek ar mūsu naudu 3 gadu laikā. Viens otrs teiks nereāli, ja, bet, tā ir matemātika, cipari runā paši par sevi, ja. Pat ja tie nebūs 6%, ja mēs paņemsim, teiksim, 5%, paņemsim vēl mazāku, ja tur, gadījumā tirgus netik dāsni, kā saka, augs uz augšu, ja,
bet vienalga jūs redziet, kad jūs varat šādā veidā tikt pie sava pirmā miljona. Es nebaidos no šī te, kā saka, cipari, ja, jo faktiski, es domāju, šodien arī runāju ar Anželiku, ka beidzot mēs esam atraduši nišu, būtībā paši izveidojuši ar partneru arī iniciatīvu, ka mums ir projekts, pat ne projekts, klubs, ja, tātad community sabiedrība, interesentu sabiedrība, kuri attīsta šo te klubu un, teiksim, kā Anžela saka, palikt bagātam uz visu laiku, ja. Tātad, lai nebūtu šī te skriešana pa internetu un meklēšana jauni projekti, ja, kur, kā mēs zinām, projekti nāk un iet, un arī pat tādas stabilas kompānijas aiziet pa burbuli, ja. Es nerunāju par, teiksim, kas ir stabili, jā, tās varētu būt kaut kādi, kas saka, produkti, ja, kompānijas ar produktiem, bet jebkurā variantā, produkti ir produkti, ja. Jo, es uzskatu, ka tas ir samērā smags biznes, ja, jo tev ir jāpārzina savi produkti, tev viņi ir jāpārdod, ja, tev ir nepārtraukti vajadzīgi lietotāji, klienti, ja. Tātad šī gadījumā mēs varam arī pat nevienam neko neteikt, kaut gan pieredze rāda, ja, tad, kad cilvēki sāk saprast, ka šeit tik tiešām var nopelnīt, sāk runāt, ja, pat tie, kas līdz šim teikuši, man neviena nav, tad, faktiski redzot šo te iespēju, ja, redzot, kā nāk katru nedēļu nauda, ja, tad, vienkārši nevar par to nerunāt vairs. Tagad paņemsim tādu jau nišu, kā saka, 10 000, jo faktiski ar 10 000 sākās VIPa zona, ja, tātad tās ir vēl papildus zināšanas, papildus informācija. Ja mums ir portfels jau 10 000, ja, tātad mēs jau sākam saņemt tādu nopietnu finansu skolu no paša Lukasa, un ko mums dod 10 000? Protams, kad tā jau ir cita nauda. Es domāju, ja mums šāds portfels jau būs iekšā klubā, ja, tad, protams, ar šādu naudu jau var teikt, ka mēs varam izdzīvot gandrīz jebkurā Eiropas valstī šobrīd, ja, ne, kā lai saka, trakni, ja, jo, ja mēs parēķinam, teiksim, vienu ceturto daļu nost, ja, tā tad mēneša laikā 1500, ja. Faktiski šī ir tāda, var teikt, iespēja, ja mēs šādu portfeli uzkrājam, izveidojam, kad, mēs jau varam no šīs te naudas nomaksāt gan par dzīvokli, gan arī, tādu, kā saka, nelielu pārtikas grozu atļauties, ja. Un tagad paņemsim, piemēram, iespēju, kad mēs ne tikai paši liekam, kā saka, audzējam šo te portfeli, bet arī sākam dot informāciju citiem cilvēkiem, ja, tā tad nāk klāt mums klubā vēl plus referālie bonusi, ja, tā tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka katru reizi, tad, kad mūsu partneri, tātad pirmajā reizē, tad, kad viņi ienāk klubā, mēs saņemam no viņiem 10%, ja, tātad no viņu depozīta lieluma. Un, protams, ja viņi to dara atkārtot, ja, tad mums ir vienkārši jāiesniedz atkal paziņojums, kad mūsu partneris ir papildinājis savu depozītu uz konkrēto summu, pierādījums ir skrins, ja, no maciņa, un attiecīgi transakcijas, hash transakcijas, kā saka, maksājums. Un, tādā veidā mēs varam papildināt, protams, vēl savu portfeli, ja, es, piemēram, personīgi to izmantoju, jo būtībā, ko mums tas dod? Tas mums dod ātrāku iespēju palielināt īsākā laikā savu, kā saka, depozītu, ja. Protams, viss tas, ko mēs nopelnam procentu veidā, ir pieejams uzreiz mūsu maciņos, ja, tātad USDT, un mēs viņus varam izvadīt uz jebkuru savu kriptomaku, un, tie, kas vēl ar kriptu nav saskārušies, protams, kad ir jāmācās, ja. Es domāju, ka tuvākajās dienās es ielikšu arī mūsu grupā kripta maksājuma sistēmas, ja, tātad, kur ir kartes, var pasūtīt, un, vienkārši ar to ir jāsāk mācīties strādāt. Bet, jebkurā gadījumā, šodien vairs tā nav problēma, ja, kad mēs nopelnām kripta naudu un nezinām, kā viņu konvertēt, ko ar viņu iesākt, ja. Tātad šādi mēs varam spēlēties ar šo te instrumentu, ar šo te
var teikt, tabulu. Viņi ir pieejami brīvi interneta vidē, ja, protams, viņi ir pieejami arī mūsu grupā. Un jūs paši variet pakalkulēt, ja, cik man būs tad, ja es iesākšu, piemēram, ar 100, ja, cik, piemēram, ar 500, ja, nu, pareiķināsim, piemēram, mums ir portfels 500, nu, tad jau arī var teikt, kad mums nāk katru nedēļu jau kaut kur vidēji 20, kā saka, 25 dolāri, ja, bet, nu, ja arī tirgus tagad, kā mēs redzam, iet uz augšu, parēķināsim, nu, varbūt šonedēļ mums jau būs kādi 7%, jā, pieņemsim, nu, tā tad mēs redzam, kā mainās šī starpība, ja, tam, ko mēs iegūstam, var teikt, uz savu depozītu katru nedēļu. Nu tā, lielos vilcienos es domāju, kad es esmu parādījis jums šo te instrumentu. Kam ir jautājumi, varat uzdot, varat vaļā mikrofons, varbūt ir kaut kas konkrēti vēl attiecībā par maciņu vai par botu, ja, kad nav kaut kāda, kā saka, skaidrība. Tā kā, ja ir jautājumi, veriet vaļā droši mikrofonu. Ko es gribēju pajautāt, Valdi, es zinu, ka te ļoti daudz cilvēku, ko es redzu, kas ir noteikti vēl joprojām īsti nesaprot, kā tad īsti veidojās šis te mūsu saucamais IP depozīts. Varbūt, ka tu vari ieiet makā un atvērt IP transakcijas un parādīt, pieņemsim, tas, kas tev ir aizgājis uz tātad darījumu, cik viņš tev ir ienesis procents, cik ir ienākuši, pieņemsim, referāļi, un kā aug šis portfelis, ja tu vari maku atvērt tagad. Maks ir redzams? Jā, redzam. Jā, tā tad ir saucamās transakcijas. Transakcijās praktiski var redzēt pilnībā visu, jā, tātad jūs redziet, ka es pat esmu šī, var teikt, ir, 8. nedēļa, kopš es esmu klubā, un, teiksim, es iesāku tāpat kā visi, jā, īstenībā ar nelielu portfeli, $364, 30 man aizgāja attiecīgi par klubu, jā, tātad $30, tas, ko mēs atdodam par zināšanām, par iespēju, jā, tātad saņemt šo te informāciju, mācības un attiecīgi $30, tā ir kluba vienreizēja dalības maksa, ja? Tātad to mēs darām vienu reizi. Un nākošais, protams, mēs liekam uz API. Tātad API, šeit mēs redzam API, un API mēs redzam visas arī, protams, transakcijas, ja? Tātad, ja es paņemšu savu pirmo nedēļu, piemēram, $334, ja, tātad mēs redzam, ka tika pirkts internet kompjūter, tātad šī te kripta, tiek pirkta viena no kriptām, kuras atrodas šajā te maciņā, ja, tātad, faktiski pirmā nedēļa jau bija iesākusies, es saņēmu $11, ja, tas bija pirmais darījums no $334. Tātad nākošās nedēļas darījums notika uz Litecoinu, jā, tātad Litecoina bāzes, no 300 es pieliku klāt šos te 11, jā, tātad investīciju uz API, pieliku klāt, un attiecīgi man izveidojās portfelis otrā nedēļa $345. Tad es vēl tur papildināju 20, kā saka, 4, man tur bija tests, jā, kā strādā šobrīd Revolūts, un tieši ienākot ievadot kriptovalūtu, varu teikt tā, ka Revolūts man paņēma no $20 7, jā, tātad, būtībā Revolūts ņem diezgan lielu procentu, jā, ar to ir jārēķinās, tad, kad jūs izmantojat Revolūtu, jā, tātad, kur ir nākošā atkal nedēļa, 3. Toncoins, jā, tātad Toncoins deva profitu $20, ja. Šeit 193 tie jau ir mani referālie, kā saka, bonusi, ja, ko es nopelnīju. Tātad referālie bonusi mums primāri ienāk mūsu botā, un piekdienā mēs varam visus savus referālos bonusus uzlikt uz izvadīšanu. Ir viena diena nedēļā, tātad piekdienas vakars, un attiecīgi 3 dienu laikā līdz pirmdienai ienāk šis te bonus arī mūsu maciņā, ja, kur viņš ienāk. Patiesībā viņš ienāk mūsu USDT, ja, tātad USDT, šeit mēs redzam maks ir kā maks, ja, kriptomaks, te ir dažādas kriptovalūtas attiecīgi, un ar šīm te kriptovalūtām tātad tiek svapots.
Ja jums nav USDT, bet ir kaut kāda cita kriptovalūta, jā, tā tad jūs viņu arī varat šeit ievadīt, nu, piemēram, paņemsim, kas mums ir arī diezgan populārs trons, jā, tātad tronam arī ir zemes transakcija izmaksas, jā, tātad, ko mēs darām, mēs izveidojam trona adresi. Šeit man viņa jau ir, jā, tātad ienākošā trona adrese attiecīgi, un uz šo adresi es ievadu tronu. Nākošais, ko es varu izdarīt, es viņu varu apmainīt uz USDT, jo mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu uzlikt uz API tieši USDT, tātad svapoju, paņemu to, kas man ir, nu šī gadījumā man te nav, man ir, kas saka, neliels, kas saka, toncoins, un attiecīgi paņemot šo te, es varu uzlikt uz ko man vajag svapot, ja, tātad tēzers USDT, un tādā veidā nospiežot uz maksimālo summu un svapot, ja. Tātad ar šīm te vienkāršajām darbībām mēs varam papildināt savu kriptomaku, ja. Tātad jebkura kriptovalūta, kuru mēs redzam šeit makā, mēs ņemam ienākošo adresi, tad, kad naudiņa ir ienākusi no mūsu, kā saka, tās vietnes, ko mēs šobrīd izmantojam, ja, vai tas ir Revolūts, vai tas ir Bybits, vai tā ir Binance, vai tas ir Coinbase, ja, tā tad, nu, iespējas šobrīd ir dažādas. Un attiecīgi nosvapojot uz USDT, mēs liekam uz API. Atgriežoties pie API, tātad API adresi mēs saņemam tikai tad, kad mums ir uzlikts depozīts. Ja? Tātad šī adrese mums ir jānosūta uz mūsu botu, jo savādāk mēs to nevaram, kas saka, sasaistīt kopā. Ja? Un, protams, arī kā pierādījumu mēs sūtam to summu, cik mēs esam uzlikuši uz API, un attiecīgi šis ir transakcijas hash. Ja? Tātad kopēšana notiek ļoti vienkārši, ja tikko mēs uzspiežam uz šo te, kā saka, mapīti, ja, mums saglabājās atmiņā, mūsu ierīces atmiņā saglabājās šī te transakcijas adrese, ja, ko mēs arī pievienojam klāt botā, nosūtot, ka mēs esam papildinājuši ar tādu un tādu, nu, kā saka, tādu un tādu mums ir aizgājis transakcija. Tātad šeit ejam tālāk, jā, tātad vēl nākošā nedēļa. Kosmos ātoms, jā, tātad šeit $567 mēs redzam, deva man peļņu $32, jā, un atkal es uzliku, atkal investēju Brainvest uz API, jā, un tādā veidā es veidoju savu portfeli. Uz doto brīdi mans portfels ir $1500, jā, tātad no manis es ieinvestēju depozītā $364, ja 30 aizgāja klubām, un mana pirmā investīcija uz API bija $334. Nu, kā jūs redziet, uz doto brīdi, jā, tātad, ja es paņemšu aiziešu uz transakcijām šeit, es varu atrast tādu sadaļu, kā tieši profits no API, jā, tātad profits no API, submit. Un tātad jūs redziet katru nedēļu, ja, kāds ir bijis profits, ja, tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nedēļas, šī man ir 8. nedēļa. Ja. Nu, es uzskatu, ka es sev, var teikt, pamata portfeli esmu trīskāršojusi, ja, pat vairāk, nu, izmantojot, protams, arī referālo programmu. Ja. Tā kā, nu, tādā veidā mēs varam palielināt savu depozītu, un, protams, šeit, kur ir API, ir API pirmā, kas saka, pirmā diena, kad mēs esam uzlikuši savu depozītu uz API, un ir datums, kad beidzās. Ja? Tātad mēs redzam, kad 4 mēneši, ja? Tātad, kas notiek šajā dienā? Šajā dienā man pilnībā tas, kas arī ir uzlikts uz API, ir pieejams manā USDT, kas saka, USDT valūtā, ja? Tātad šeit viņš parādās, un attiecīgi es varu ar viņu darīt, ko es gribu, ja, vai nu es turpinu tālāk likt uz API, to var darīt arī, protams, dažas dienas iepriekš, es esmu nolēmusi turpināt, es dodu, kā saka, supportam informāciju, ka es gribu pagarināt savu API darbības laiku atkal uz 4 mēnešiem, un tādā veidā, ja, tā tad palielināt savu portfeli. Droši veriet vaļā mikrofons, lai nepaliek, kā saka, neatbildēti jautājumi, ja jūs vēl šaubaties vai kaut kas nav skaidrs, jā, tā tad
Nu, būtībā, kā jūs varat izmantot šo te klubu, lai palielinātu savu kapitālu. Nu, ko, ja jautājumu nav, tad paldies visiem, ka atradāt laiku. Ielikšu mūsu ģenerāli, kā saka, čatā šo te mājaslapu, kur jūs varat veikt aprēķinus, jā, paspēlēties paši ar cipariem un, protams, pieņemiet sev, kā saka, vispareizāko lēmumu. Lai visiem foršs vakars. Man jau likās, ka bija visi baigi labi, jā. Vēl gribu tikai atgādināt, ka mums šodien ir diezgan daudz cilvēki. Esat meitenes tik gudras, teikšu šoreiz tā, gudras, ja? Par cik es vienmēr smējos saviem partneriem, kas man nāk iekšā, ka šeit jūs tiešām varat pelnīt, nedarot neko. Tad mums trešdienās būs šonedēļ trešdienā būs vakarā 9:00 tikšanās ar Anģelu, ja? Aiciniet savus, vai radus, vai draugus, lai vienkārši paklausās informāciju, ja? Un sestdienās mums noteikti ir tātad rīta pusē tikšanās. Tā kā nākat klausaties latviešu valodā, tā valoda, kas mums ir dzimtā, šajā valodā mēs vienmēr uztveram labāku informāciju. Vienkārši izmantojiet, kamēr mēs vēl Anģelu varam piesaistīt, jo viņa dotā momentā tiešām viņai komanda ir milzīga, un mums ir jābūt priecīgām, ka viņa vispār līdz mums tiek kaut kādā veidā. Jā, tātad trešdien 21:00, es jau šodien sarunāju laiku, jā, tātad tikšanās latviešu valodā, prezentācijas veidā, jā, protams, ka katru dienu no pirmdienas līdz piekdienai 18:00 ir krievu valodā tikšanās no kopējā kluba, kā saka, viesu čata, jā, izmantojiet šo te iespēju, un, protams, jūs varat uzdot tur arī savus jautājumus. Tā kā visiem, lai forša nedēļa, lai aug, kā saka, jūsu depozīti un gaidām šīs nedēļas, kā saka, procentus. Ar labvakar!